Es esmu sveicināts, man godājumā radioklausītāji. Maija mēnesis ir pāri pusei. 15. maijs tā laikam bija pusīt, bet šodien ir svētdiena, tātad maija mēnesis otrā puse. Arī dienai ir otrā puse, kaut kur saule spīd, ja nedaudz mākoņi priekšā. Tas nekas, paskaties uz sauli, ir. Mums arī ir. Tātad mēs esam vienā vietā. Un šodien man ir liels prieks redzēt galdam otrajā pusē cilvēku, kur jūs noteikti ļoti daudz liepājnieku un visu Latviju, un arī, ko es tur redzēju, Somija un vēl no kaut kurienes citur redzēju pāris dienas atpakaļ. Tā ir Karina Tatārinova. Sveika, Karina. Labvakar. Nāc bišķi tuvāk. Jā, labvakar, visi liepājnieki un ne tikai. Labvakar visi. Jā. Saka, lūdzu, šī dziesma liedagājas, ja te daudziem jautājumiem, protams, es nevaru nejautāt tev. Dziedās tev viņa, vai ne? Savos koncertos par atam. Ja būs Šo tieši? Nē, jā, šo. Es nezinu, nē. Laikam nē. Laikam nē, jā. Un nevis tāpēc, ka nepatīk, bet tieši tāpēc, ka ļoti patīk. Un es arī pirms tam tev teicu, ka mēs te runājām. Man liekas, ka šajā dziesmai tas viens no tiem jaudīgākajiem mesiģiem ir tas, ka tajā ir satikušies tie cilvēki, kas ne tikai saistīti ar Liepāju, ar Liepājas dzintaru, bet ar to visu, kas tam riņķī apkārt ir noticis, ar emocijām, ballītēm, ar visu. Nu, tas ir viņu stāsts. Un ir tādas dziesmas, ko labāk nekustināt. Nu, bet ja tev piedāvāt, teiksim, atkal vēlreiz, nu, piemēram, tā bija... Mani piedāvājuši, un es esmu vienu pantu nodziedājis. Kuru? Jā, bija pasākums, man liekas, jubilejas pasākums. Es neatceros vairs. Nu, nav būtiski. Es zinu, ka Liepājas teātrī, un mēs atradāmies ļoti daudz, mēs ar Silkaktiņu Gundaru vadījām to pasākumu. Tas bija jubilejas pasākums kaut kāds, un koncerts bija, un mēs vadījām šo pasākumu, un tur visi izpildīja šo dziesmu, un tad mēs ar Gundaru arī Silkaktiņu nodziedājām vienu pantiņu uz pusēm. Tā ar visiem lielām zvaigznēm, ar Marhaleviču, ar Ainaru Virgu, visi, kas bija koncertā. Bet, teiksim, ja notika dzīvē tā, ka šeit šajā ierakstā ir diezgan cilvēki jau ar krietniem sirmiem matiem un jau krietni stāži. Arī ir sirmi. Beidz. Un viens otrs jau skatās no mākoņu maliņas, ja, teiksim, uz šo, ja, piemēram, piedāvāt, teiksim, tā kā tavai paaudzei un nedaudz jaunākiem dziedāt, piekrist noteikti tādā pašā korītī. Jā. Bet zini, kā es laikam ieteiktu, ka to vajadzētu uztaisīt citā aranžijā, kā sakot, citā mērķī. Jā. Jo tāpēc, ka man vienmēr ir interesanti, ja kaut ko atkārtot un dziedāt, tad tas ir vai no īpašam gadījumam, vai no kaut kā īpaši. Kas ir īpašs gadījums, lūdzu? Tas pats ar Liepāju kāds jubilejas pasākums saistīts vai ar kādu cilvēku, ar autoriem. Īpašais gadījums tas varētu būt. Putveņu skatuve. Vai tas būtu īpašs gadījums? Jā, tagad taču notiks kaut kāds remonts, es lasīju kaut kur to arī droši vien, putvēņi, teiksim, restaurēt tiks. Es domāju, ka taisot viņu vaļā būtu vērts, varbūt, par to padomāt. Es piekrītu, tad jā. Man īstenībā, es esmu tāpat kā Liepājas teātrī, es visu savu bērnību un jaunību, to, kas bija līdz 23 gadiem, kad es aizgāju uz Rīgu, man tas gan teātris, gan putvēņi, tā bija skatuves otra pusi. Tie, kas ir skatītāji, un es pilnīgi laimīgi biju tieši šādā veidā baudīt gan teātri Liepājas, gan arī gan putvēņi, visus šos te koncerts, un to dejot traki, un just kā tā koku grīdze mums līgojas, un draudzes salūst. Un vienā reizē viņi, cik es saprotu, arī salūst. Un tas bija vienkārši kaut kā tāda pallīte, tāds festivāls visam. Tā kā es tajā laikā pat nerāvos un neilgojos. Ja tagad tas būtu interesanti, tās būtu interesanti sajūtas. Kaut kā man vienmēr ir bail kaut ko restaurēt un kaut kā mēģināt iekļūt tajā, kas bijis. Kā tu otrais upē, ja? Jā. Vienā upē es esmu pārliecināta, tomēr nevar iekāpt, un tam vienmēr ir jābūt kaut kam ar citu kādu pievienotu vērtību. Bet dzīvē tev taču ir kādreiz arī, teiksim, ja mēs runājam par putvēņus, kā tu izdevies būt rampas tai pusē. Putvēņos tieši? Jā. Tieši vienreiz tas bija saistīts ar pārgājienu, kas bija 1836. Viņi šeit bija Liepājā, tie, kas gāja, tie gājēji, kas gāja to robežu. Un kā Liepājas izpildītāji, viņi man palūdza, vai es nevarētu nodziedāt, un es biju priecīgi piekritos. Jā, tas bija drusciņ spokaini, jo tāpēc, ka visi putvēņi bija gandrīz tukši, tur bija tikai šie te gājēji un daži viņu domu biedri, ļoti maz skatītāji, tas tā nebija izreklamēts. Bet tas arī bija, tā diezgan interesanti. Forši, ja? Jā. Paklausīsimies, kā tas bija.
Es nemaz nezināju, ka tāds ieraksts eksistē. Tu redzi, kad eksistē tāds ieraksts. Un cik forši, man liekas, ka tur pat putni dzirdam, cilvēki apkārt, viss tā noskaņa. Nu, to visu, protams, glābt. Nē, kaut gan ļoti labu skaņu ierakstam īstenībā, ņemot vērā to, ka mums bija patiešām rekordtempā jāsamēģina. Un Kupčs jaunākais, Kupčs Mārkups dēls, viņa brīnišķīgs ģitārists, tiešām jaunais. Un mēs samēģinājām. Un tā, ka cik es saprotu, viņš arī līdz šim to gabalu nebija spēlējis, un tas viss bija dzīvajā, un tie cilvēki, un īstenībā es nezināju, ka tāds ieraksts ir. Wow. Nu, redz, kā cilvēki pacentušies. Pat no tiem, kas tur bija. Tu esi pacenties to visu izracis. Saka, lūdzu, Imants Kalniņš, es saprotu, viņš ir, tava, kā varat teikt, tavu dziesmu, tas, kas labprāt, tu dzied viņa dziesmas, ja? Es koncertos tieši tā arī ļoti skaļi un visiem dzirdamajiem vienmēr paziņoju, ka Imants Kalniņš ir mana pirmā muzikālā pieredze, izglītībā un mana pirmā muzikālā mīlestība, un tā nebeidzās. Jo es biju tāds 3-gadīgs bērnelis, kad Liepājas teātra mazajā zālē notika Austras bērnu koncerti, koncerti, un es biju no tiem bērniem, ko varēja vienkārši mamma atvērt teātra durvis, tā hop, pa dibēnu uzdot, lai iekšā, un es tur vienkārši sēdēju un klausījos, un nevienreiz vienu, un pēc tam jau, kad lielāk bija gājusi Austras bērnas koncertiem, un man likās, šitā, kā es gribētu, tā, un kaut kā, bet, jāteic un jāatzīstās, ka es nebiju baigā dziedātāja bērndārzā vai skolā, un, man liekas, tā pa īstam es sāku dziedāt tādā savā balsī tikai Rīgā. Jā, Anita Garanģa bija tā, kas man, teiksim, tā atvēra tās slūžas vaļā. Un teica, ka tev jādzied, ja? Viņa man teica, ka man opera jāiet mācīties un ka balss ir liela un plaša. Bet es sev uz operas mūzikas skatuves neredzēju, un man drusciņi tur viss notika pa pompozu un pa lielu, un man tomēr valdzināja un vilināja tā cita dimensija, kas ir uz teātra skatuves, un joprojām vilina vairāk nekā... Es mīlu neprātīgi akadēmisko mūziku, bet vairāk laikam to, kas ir simfoniskā, tas kārtojums biezais, tās blakus partijas tas skanējums, kas ir orķestra skanējums, nevis opera mūzika. Saka, lūdzu, tad, kad tu biji augumā nedaudz mazāk, vai tev lika, teiksim, arī, nevis lika, bet palūdz tev kā mākslinieki, piemēram, dziedāt kādos, Ziemassvētkos paglāpties uz krēsliņu, padziedāt, jo tu saki, ka tu jau gāji uz Austras koncertiem, tu vārdus jau zināji, un meldiņas arī noteikti. Man ar tiem vārdiem vienmēr ir bijuši baigi švaki, un arī joprojām es uz vietas varu sacerēt savējos, ja aizmirstu, un es ļoti bieži aizmirstu, diemžēl. Man nespieda. Mums ģimenē bija tā, ka mana māsa gāja muzikas skolā man šķiet jau 5 gadu vecuma, spēlēja klavieres, ja ne agrāk, un es no 3 gadu vecuma gāju tautas dejās, un ja es tur dziedāju un izpaudos, tad tā bija mana tāda paša iniciatīva,
Mums tādā ziņā vecāki neko nelūdz, nespied, un uz muzikas skolu es arī aizgāju 3. klasē, vienkārši pat aizgāju un pateicu, es aizgāju iestājos muziķenē. Tā kā es mācījos 3. klasē, jau tad man bija pa vēlu vijoli vai klavieres spēlēt, un man noveicās satikt brīnišķīgu tautas mūzikas nodaļas skolotāju Elvīru Spingu, kas spēlēja kokli, un tas ir vienkārši vēl viens mans lielais cilvēks. Jo tieši viņi man iemācīja klausīties akadēmisko mūziku. Viņi teica, ka ja tu gribi mācīties mūziku un mūzikas skolā, tev ir jāmāk klausīties akadēmisko mūziku, klasisko. Un es sēdēju kā mazs bērns, arī bija 3. 4. klase. Es sēdēju tajā muzikas skolas zālē un klausījos simfoniskā orķestra koncerts un raudāju dusmās, jo es nesapratu. Un man tas radīja dusmas, jo es nesapratu. Un tajā brīdī, kad es pēc pāris koncertiem jau sāku saprast un saklausīt visu to skaistumu un to saskaņu, to kopskaņu, tāpēc es ļoti labi saprotu, kāpēc cilvēki masveidā neapmeklē akadēmiskās mūzikas koncertus. Jo tas ir jāmācās, jo tas ir jāievada. Jā, varbūt, ka, teiksim, padomju laikiem tādā ziņā bija labs blakus efekts, kad bija lielākoties radio un radio klasiskā mūzika, jo to nevarēja aizliegt, un to nevarēja tik ļoti cenzēt, tā taču skaitījās klasiskā vērtība, un tas bija arī tas, ko ļoti daudz arī varēja dzirdēt un klausīties. Līdz ar to arī tāds cilvēks, kas nemācījās mūziku, viņš jau tajā bija tā kā iesvaidīts tieši vai netieši, un mūsdienās ir drusciņ citādāk, mums ir daudz visu kā no visas pasaules, ir no kā izvēlēties dažādi radio, un līdz ar to, man liekas, zaudējam šo te akadēmiskās mūzikas, klasiskās mūzikas skaistumu. Bet vai tur arī nav jāpaiet kaut kādam laikam, teiksim, cilvēkiem, kur varbūt nav gājuši, kā tu saki, muzikas skolā, un nav tāds ģeniāls pedagogs kā Spingas kundze, kur es arī sastapu, vai nav jāpaiet kaut kādam laikam, cilvēkam nav jānobriest? Protams, katrs to arī dara tā savā veidā individuāli, un kā no kuram ātrāk, un varbūt arī nepatīk pavisam, tā, to uzspiest arī nedrīkst. Bet tu domā laikam tā kā paudzes? Jā, paudzes. Vai, ja tās ir paudzes, tad tas ir bēdīgi, jo man liekas, ka akadēmiskā klasiskā mūzika no tā brīža, kad viņi sāk rasties un formēties tāda, kāda viņi ir līdz mūsdienām apnāk, un viņi jau attīstās, un viņi papildinās, un tie visi virzieni, kas tagad, tas taču ir arī, tas ir neaptverami. Man liekas, ka tas ir tāds jābūt tādam nepārtrauktam lokam. Es ļoti ceru, ka tur nebūs paudzes, līdz atkal sāks tā masveidā klausīties. Varbūt arī masveidā tas nebūs, varbūt labi, ka tā, Nezinu, man liekas, ka mūsu pasaule mūsdienās piedāvā tik daudz visa kā, ka brīžam, protams, cilvēki apjūg. Un atkal tas rada dusmas, tad labāk neklausos neko. Ir dažādi. Tad violē, kā tu pats saki, bija pa senu, klavierēm pa senu. Ko tad tu darīji mūzikas skolā, lūdzu? Es mācījos kokli. Es 5 gadus mācījos kokli. Paralēli arī viss tas, kas ir solfeģo, harmonija, mūzikas literatūra, obligātās klavieres, vai tas bija drausmīgi grūti. Jā, un iestājoties muzikas skolā, brīnišķīgā Līna Andreja, vēl viens cilvēks, kas vienkārši fantastiski dod šo te visu dziļumu šai klasiskai izglītībai, klasiskās mūzikas izglītībai, jo viņai atkal ir tā, ka viņa tik ļoti personīgi, viņa tajā visā iet dziļi iekšā, un viņa šāda attieksme arī prasa no saviem skolniekiem. Es biju obligātās klavierēs pie viņas, viņa man varēja arī teikt, nebija specialitāte, bet viņa man pirmkārt uzlika pa jaunam, pārlika rokas pareizi, manas grābekļas laboja, un līdz ar to arī to muzikālo izpratni, to frāzējumu un to melodijas līniju. Un tas jau pēc tam arī nāk līdz dziedāšanā. Un es varu 1000-kārt apgalvot, ka tās zināšanas, ko es iegūju muzikas skolā, vēl jau vairāk muzikas vidusskolā, tas man ir tā palīdzējis aktieru meistarībā, aktieru mākslas zināšanā. Visvienkāršākais piemērs. Es varēju pilnīgi mierīgi nemācīties kultūras akadēmijā, ne literatūras, ne reliģijas, ne filozofijas, vēstures. Es vienkārši aizgāju paklausīties, un tā kā man tā bagāža jau bija ļoti labiem pedagogiem, ļoti interesantā veidā apgūt muzikas vidusskolā, tas patiešām maiķēni, jā, tas bija kaut kas. Tad es varēju vienkārši tā noklausīties un atbildēt. Man Līvija akurāti ir teica, viņa saka, es jau zinu, ka jūs zinat. Un vienkārši ielika 9. Tā. Ko? Nedaudz atkal paklausīsimies, kā tu pasniedz kopā ar kādu citu cilvēku vienu pazīstamu dziesmu.
akāciju palaks, vai tu gribi tādā gulēt? Vai tu negribi vai gribi, būs tev akāciju palaks? Vai tu negribi vai gribi, būs tev manas vecās rokas un uz katras tavas bēdas viena zaļa. Alus putos biezu putu, tu tur muti atvelcēsi. Tā kā rudens rītā zirgu, peldināsi savu sirdi. Guli, guli manā klēpī, vai mēs negribam vai gribam, melnā naktī aužas diena, baltais akāciju palaks. Nu, ko 7 gadu atpakaļ, jā? Imantdienas. Jā, tevi uzaicina uz imanta dienām, tu pat uzprasies. Nē, man uzaicināja. Tev uzaicināja, jā? Jā, man uzaicināja, vai es neuzdrīkstētos laikam pat uzprasīties. O, kāpēc? Man patīk tavs dziesmas, es gribu dziedāt. Imants jau Nē, man laikam tomēr pret demokrātisks. to visu ir tāda pietāta joprojām, un es nezinu, vai kādreiz tas beigsies. Nē, man Imants vienmēr būs uz jūs ar lieliem burtiem, un tas viss, kas ar viņu mūziku saistīts. Jā, man piezvanīja Marts Kristiāns Kalniņš un uzaicināja, un tas jau bija otrās Imanta dienas, un tāpēc es arī uzdrīkstējos palūgties, lai mēs abas divas ar Māju Doveiku, šeit mēs esam abas divas ar Māju Doveiku. Man ļoti patīk tas, ka tu taisni atradi to dzīvo ierakstu, jo mēs esam mūsu diskā neformāts iedziedājuši viņu arī, studijas variantā. Un tas, protams, ir tīrāk un tā, un šeit, protams, kā jau tu redzēji, es vievjos arī tās intonācijas, un tā, bet tajā dzīvajā procesā tas bija kaut kas tāds, un tur ir Kārlis Sauzāns pie čela, un jā, puiši izdomāja šīs te tā kā krītošās lietas, lāzes, to pavadījumu, un tā gaisotne, un ak, manas Dievs, jā, tas bija kaut kas tik fantastisks, un... Ir gan vēsture kaut kur raksta grāmatās, ka tu esi beigus kordiriģents. Jā, es esmu kordiriģents. Tagad, jā, labi, teiksim, bet pēc tam es kaut kur meklēju, bet es neatradu nevienu koru, kur priekšā tu būtu nostājusies. Nē, to, ka es nediriģēšu koru un nebūšu kordiriģents, to es sapratu 2. kursā, jo... vienmēr sakot, tā situācija numur 1 bija tāda, ka katru gadu notika koru diriģentiem tādi konkursi, sākumā pa skolu, un pēc tam to sūtīja visu tā kā valsts mērogā un tā, un mūsu kurs laikam bija tāds diezgan spēcīgs tajā visā. Mēs bijām tādi pozitīvi karjeristi tādā ziņā, ka mēs sacentāmies savā starpā, bet tajā nebija negatīvisms nevienā brīdī, un mēs it kā nekonkurējām tādā primārā nozīmē, bet tā katrs pats ar sevi un ar citiem kopā. Tā. Un mums bija daudz spēcīgu kordiriģentu ar labām iemaņām un tā, un man arī izvirzīja, ka man vajag tā kā piedalīties. Un es nostājos koru priekšā, kur ir apmēram 60 cilvēku mācību kors. Un es ar viņiem esmu balējusies, es ar viņiem esmu dejojusi, es ar viņiem esmu, es atvainojos, bet tā jau bija tāda, kurš tad gan nezina, kas viņam palīdz dzērusi un vīnu, un mēs tur esam čalojuši, un viens par otru zinām, un man ir bail, man trīc rokas un kājas, un tajā brīdī es sapratu, kāpēc kordiriģentiem eksāmenos liek vilkt blūzes ar meitenēm ar garām rokām, jo tāpēc, ka rokas man netrīcēja, bet sākot no plauksts locītavas līdz plecam, un visa roka vienkārši staigāja, un kājas un ceļi trīcēja. Tā ir pirmā kārta, ka jādiriģē ir kors, un tad otrajā kārtā jāpagriežās pret publiku, kas ir pilna zāle, tur ir visa žūrija,
Un ir jāeksplanē tas, par ko ir šī dziesma, jānoskaidro šī dziesma, kā dzējolis, jāizstāst, arī par komponistu un tā. Un tajā brīdī, kad es pagriezos pret zāli, man nebija nekādu uztraukumu. Man vienkārši bija tā, ka es jutos tik labi, cik vien labi var justies. Un es sapratu, ka man kora priekšā nav mans liktenis, man vienkārši ir citādā veidā. Es tajā brīdī, ja godīgi nedomāju par aktrises karjeru, man šī apjausma vienā brīdī tikai attāca kaut kādos gados 17. Tas bija vēl kādu gadu vēlāk, ka es varbūt varētu mēģināt tur tajā skatuves otrā pusē, nevis no skatītāja zāles. Tad es saprotu, ka tā, ka tu pagriezies pret cilvēkiem, jā, un tad tu jūties komfortabli. Jā. Tu teici, aktrises karjeru parasti jau visām meitenēm velk uz aktrisēm. Tev nebija tā? 17 gados es arī sāku par to domāt. Bet es nezinu, vai Baiba vispār pat to ir piefiksējis. Man labākā draudzene Baiba Bartkeviča, kur bija arī mūsu kursā. Ne tikai labi kordiriģenti un dziedātāji, bet arī pianiste. Un viņa vienā brīdī, viņai teica, ir aktieris, viņa vienā brīdī teica, es būšu aktris. Un viņai arī bija tur tādas filmēšanas un kaut kāda piedalīšanās jau kaut kādos projektos, televīzijas. Cik es būšu aktris. Tā uz mani paskaties, tu jau nē, bet es būšu. Un man tajā brīdī paga, kāpēc tad tu noteikti būsi un es tā kā nē? Kāpēc tāds tā kā kaut kā tā pats par sevi saprotam? Un man tajā brīdī, es nevienam, protams, to neteicu, radās tāds kārtējā mana spītība, tad es domāju, nē, man jāpamēģina. Jo man nenormāli patika iet skatīties izrādes, tā uzreiz kaut kā bija tajā materiālā iekšā un tā gandrīz viss, ko esmu redzējis, man uzreiz tā aizrāva. Man jāpamēģina man pašai. Un tad bija Metalurgu kultūras tautas teātrs, es zināju, tur tāds ir. Un es domāju, man jāpamēģina vienkārši, varbūt, ka es nemazam nevaru stāvēt uz skatuves, varbūt, ka tas nav mans. Un tad es gāju uz Metalurgu kultūras tautas teātru, Daina Kandēvics vadīja. Un es atceros, kā es iegāju Metalurgu kultūras tautas pilī, tajā laikā. Es gandrīz neko neatceros, kas notika tur. Es tikai iznācu ārā ar vēlniņu eksemplāru un atcerējos, ka man pēc tam teica, ka tā, mums rītā ir izbraukums uz Aizputi, 2 izrādes jānospēlē, mums viens vēlniņš ir saslims, tu būsi vēlniņš, reku, tad tev ir luga, iemācies to otro vēlniņu, pirmais vēlniņš ir Jānis, viņš tev viss izvedās parādīs, tu tikai iemācies to tekstu, nav daudz. Un es visu nakti mācījos tekstus, un nākamā dienā es nospēlēju vēlniņus. Nesajauc. Es nezinu, man teica, ka nē. Es tikai zinu to, ka es vienam aktierim tur, kas spēlēja laupītāju, tajā visā skrējienā, jo es tur, protams, ārdījos vaiprātīgi. Man bija nosmērēts melns ģīms un mats man nevajadzēja, tā kā nekāda savādāk manas melnās sprogas tur derēja un bija melns kaut kāds triko un es tajā visā skrējienā biju ar zobiem pārsitusi viņam zodu, ko es, protams, nepiefiksēju un neatceros. Un tad tur bija kāds gadu, es gāju, viņai bija studija Dainai, un mēs tur interesantas lietas darījām. Es atceros, tur bija viena no jaunajām aktrisēm, Iveta, un mēs tur starp citu bija arī, mēs strādājām, man liekas, pie materiāla, kas saucās Priedzes 13. luga. Tas atkal bija saistība ar Imantu Kalniņu, un pēc tam gan es vairs to nedarīju, tad jau ir tā, ka es... Tad es aizgāju pie Erika Vilsona uz sagatavošanas kursiem un šausmīgi pārdzīvoju, ka netika iekšā Liepājas kursā. Aizbraucu uz Rīgu un iestājos aktieros kultūras akadēmijā. Tā īsumā. Pēc horoskopa tu esi Skorpions. Klausies, viss normāli. Jo, piedod, es vienkārši to tā tevī klausoties, un varbūt, Baiba, ja viņi mūs klausās, pasveicinām viņu. Ka viņi izteicās kaut ko par to, ka tev izpaliks būt aktrisē. Man liekas, ka tevī pamodās tas, kā man izpaliks. Jā. Tas ir tipiski. Tas ir vienkārši super. Bet es domāju, viņi to nemaz nenojauš, ka viņi bijis tas iemesls. Bet tas taču ļoti labi. Kāpēc es kaut ko tādu uzdrīkstējos, jo tajā laikā tie, kas man atcerās no muzikas skolas pirmajiem kursiem, ļoti brīnās, ka es beig galā kļuvu par aktrisi, jo es nesarunājos ne tikai ar zēniem, es nesarunājos arī ar meitenēm. Es biju tāds diezgan liels ierāvies sevī gliemezes. Tu biji pašpietiekama? Nē. Es pašpietiekama nekad neesmu bijusi, un es domāju, nebūšu un arī nevēlos. Es esmu ļoti atkarīga no cilvēkiem, no viņu komunikācijas ar sevi un patikšanas. Pavisam tāds, varbūt jautājums ne par lietu. Saka, lūdzu, piemēram, tagad mēs iziesim ārā un viens, kaut kādā variantā satiks tev kaut kādu cilvēku, kurus tu varbūt vairāk vai mazāk zini, saka, padziedāt. Ko tu teiksi? Padziedāt? Kur?
Nu, kāda krogā, es nezinu, kur. Vienalga, kur. Tu piekrīti, tu esi uz avantūrām, jeb tā? Es esmu uz avantūrām, jā. Nu, bet tas būs tā, kur? Bet es drusciņi arī, protams, šķiroju, kurā vietā. Jā. Nebūs tā, ka es uz dūlo piekritīšu. Vai nu mēs dziedam te patās uz vietas, vai nu tad būs jautājums, kur? Nu labi, paklausīsimies vienu tavu avantūru. Skaties man acīs un proti melo tik vienam, naktī un dienu, kā tev tas izdodas. Tu smaidi visiem, bet netici vairs it nevienam, un citā valodā runājāmies tālāk. Skatos tev acīs un redzu tur neķītru baudu, varu un naudu, kā tev tas piedienās. Tev vienalga, vai es te smējos vai raudu, un gribi, negribi, jārunā mums tālāk. Vienā valodā ar mani nerunā, saki, kāpēc tā, vai paliksi tu klusumā, vai tava tukšā sirds no manis tevi šķirs. Saki, kas tev ir, tu nedzirdi mani. Tik smuki, bet gļuki vien sanāk ar labākai tusei, uz klubu patrubu nošļots, uz savas puses. Ja galvā tev blusas, tad pasēdi klusu, sēdi. Es uzcelšu apkārt tev augstu betona sienu, būsi tu klusumā. Es aiziešu projām un atstāšu tevi te vienu, un citā valodā runāšu es tālāk. Tu vienā valodā ar mani nerunā, saki, kāpēc tā, vai paliksi tu klusumā, vai tava tukšā sirds no manis tevi šķirs. Saki, kas tev ir, tu nedzirdi mani vienā valodā ar mani nerunā. Saki, kāpēc tā, vai paliksi tu klusumā, vai tava tukšā sirds no manis tevi šķirs. Saki, kas tev ir, tu nedzirdi mani. Nu, ko dziesmu par mīlestību? Jā, bildes, ja? Jā, bildes. Tas bija arī tāds piedzīvojums, jā. Es tajā brīdī sapratu vienkārši, ka par smagā roku pārstāvi īstenībā ir nenormāli grūti būt. Tas ir tāds treniņš, lai varētu nodziedāt ar to spiedienu, kāda tā mūzika prasa. Jo es atceros, tas pie tam vēl bija, es to dienu atceros, tas bija tieši muzikas skolas kādā tur rentā apaļā jubilejā. Man vajadzēja pagūt atpakaļ uz Liepāju, vienkārši uz muzikas skolas tusiņu. Un es no bildēm pat braucu uz Liepāju. Un es sapratu to, ka es esmu bez balss. Ja vajadzēs dziedāt, tā kā mēs parasti Liepājas tusiņos, muzikas skolas tusiņos dziedām, tad es nevarēšu. Bet kaut kā atgāju un dziedāju. Bet tas bija, jā, tie puiši maleči superīgi. Vai tas... Bildes, jā, tas atkal vēl viens bija tāds, ka man piedāvāja bildēs piedalīties. Un šī, man liekas, jau arī bija kaut kāda vai ne otrā vai trešā reize. Katra reize kaut kā drusciņ savādāk sāka to, kad... šitai jau es kā veterāns. Te jau es kā veterāns, kaut gan es nekad neesmu piedalījusies bildēs tajos ziedu laikos, kad tas bija tāds wow bildes. Tad tas arī bija tā, ka es braucu ar draudzenēm, tam pašām muzikas skolas kursu meitenēm braucu uz Rīgu, un tas bija tāds pasākums, bildes iet klausīties. Jā, un tad tev ņem un piedāvā. Un tu ņem un dziedi? Jā, protams. Pastāst varbūt tās tagad nedaudz par to, ka tu jau pieminēji pirms tam vienu apvienību, ar kuriem tu muzicē vairāk vai mazāk kopā, un jums tāds interesants sastāvs. Jā. Kur izvēle šādam sastāvam, jo tas nav tāds, tas ir gandrīz jau neformāts, tāds nav īsti tāds daudz sastāvu. Sākums tajā visā ir laikā, kad es strādāju teātra observatorijā, bija tāds neatkarīgs teātris, pastāvēja 9 gadus. Un
Gaļina Poļišuk, šī teātra autore un galvenā režisora teica, tā mums ir nepieciešams arī koncerts, jo mēs bijām ienākuši Kongresa namā jaunās telpās, un tā kā, lai tā skudra tā izveidotos arī uz tām telpām, tad mums bija nepieciešams kaut kāds tāds formāts, kas vairāk cilvēks piesaist. Nu, un visos teātros ir koncerti, Ziemassvētku teātra diena un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu teātris it kā uz to nebija tā kā virzīts, bet viņi teica, varbūt ja tu dziedi krievu romāns, jo bija izrādes divas, kas bija Ostrovski izrāde, un tur es dziedāju šo te krievu romāns, jo tas piederējās pie lietas, un es saku, tu dziedi krievu romāns, varbūt, ka tu vari uztaisīt krievu romāņu koncertu. Es padomāju, ka krievu romāns dzied ļoti daudz foršas, gan krievu, gan latviešu izpildītais Antai Eņģelē, vienkārši burvīgi krievu romāņu programma ir. Un tas kaut kā arī līdz šim manā dzīvē vairāk kā šīs 2-3 romānas, ko esmu dziedājis izrāžu sakarā gan uz Nacionālā teātra, gan arī teātra observatorijas skatos, nav. Bet, lai es varētu, kā sakot, no sevis un arī, lai tas būtu tāds mans, tad es izvēlējos krievu kinodziesmas un nosaucu tās par krievu kino romāncēm. Un uz šo te tika savākts sastāvs no man pazīstamiem mūziķiem, kontrabasists Jānis Stafetsks, ģitārists Arturs Kutepovs, akordeonists Arturs Noviks, vēlāk mums pievienojās arī perkusionists un bundzinieks Ivars Kalniņš. Un mēs izveidojām šo te koncertu programmu, to ļoti labi koncertējām, un tad tika aizvērta observatorija, un uz šīs te drupām mēs abas divas ar Maidu Dovēju, kuras bijām palikušas bez savu teātra, uztaisījām koncertu. Tā kā ir grūti, laikam, tad vajag vienkārši taisīt, tad vajag dziedāt. Un šajā te koncertā bija, protams, ar mums saistīts. Tur bija gan krievu, gan portugāļu, gan angļu valodā, gan, protams, Imants Kalniņš, gan spāņu valodā, jo Maija ļoti ilgu laiku bija saistīta taisni kā reiz ar spāņu valodā runājošiem valsti un kultūru. Un tad tapa plenēra koncerts, un plenēra koncerts, tāpēc, ka mēs bijām ārpus telpām, kā sakot, plenēras iziešana ārpus telpām, šīs te gaismēnu spēles un ārpus rāmjiem, un tāpēc plenēra koncerts, un mēs viņu arī vadājām apkārt, un tad to apvienību arī nosaucām par plenēra apvienību, jo viņi mums tā periodiski mainījās. Visi mūziķi ir aizņemti akadēmiskās vienībās, orķestros, kādos citos sastāvos, un tad, principā, ja bija kaut kāds lielais koncerts operā vai simfoniskā orķestrī un netik viens, tad mēs atradām kādu citu, kas aizvietoja, un pēc plenēra apvienība. Plenēra apvienība. Godējumā radioklausītāji Dzintrā Kaltās katedrāles bruņinieki. Karina Tatārinova un plenēra apvienība. Mēr jūrā lūkojas, viņš bija savādnieks. Tēvs pērā, māte zoboja, un lielie brāļi smēja. Bet kādu nakti, kad acis ciet bija aizdarījis miegs, pie rudā bila pagalvjā, balts kūģis atpeldēja. Sēr Viljams, teica stūris vīrs, man ir tas gods jūs sveikt. Jums kapteini klausīs kuģis šis, gan bez vējā, gan vējā. Bils pamāja, bet nespēja neviena vārdā bilst. Un baltais kuģis pagriezās un miglā aizpeldēja. Hei! Hei! Bils vienmēr jūrā lūkojas un auga pilsums laiks. Līdz tām jau sākas progoties zem soda rudā pārdā ar dievu māt. Viņš sacīja, nu ceļā doties laiks. Ja paldā kuģam nebūs man, lai nav man goda vārdā. Bet kuģis, kur viņš nolīgā, tas bija melns kā nakts. Pils zobus griezdams dienēja pie darba pušu rāvās. Un vienmēr jūrā lūkojās, kad nāca viņa vārds. Un vienmēr gauži noskuma un visos krovos skāvās. Bija Mērija, bija Valija, bet Bils bija savādnieks. Ar vien ar tukšām rokām viņš kā klaidonis uzbruģā. Hey!
lūkojās un lūkojās, un dzīsa dzīvēs prieks. Pie baltas bārtas tika viņš, bet ne pie baltā kuģa. Pie Kopštātes reiz vētra bija un bilam gals bija klāt. To noskāloja viesulis, noklāja trakā jūrā. Te pēkšņi atkal sadzird viņš sauc stūrs vīra balss, un rāmā salgā līgojot, to gaidā balta būrā. Bils klusi saka stūrmanim, es būšu klāt tūlīt, un viņa galā paceļas ar lepnu smaidu sejā. Tad nāca nāves eņģelis, tam acis aizdarīt, un baltais kuģis pagriezās un miglā aizmēlē. Nu, pastāst libretu, lūdzu, šim darbam. Jā, es kā reiz klausījos un domāju, nu, reku ir šī, tas ir tāds varbūt pat sākums tam, ko es daru pašreiz ļoti radoši aktīvi. Nē, nu, librets tāds stāsts par Bīlu, un, jā, nu, vidējais pants notiek krogā, un mēs uz vietas, protams, radījām. Es atceros, vienkārši tāpēc smējos un smaidu, kā mēs ar puišiem rakstījām šo te krogu, jo viņiem tas arī nebija nekas ierasts. Nu, kā akadēmiskās mūzikas mūziķi, viņi paņem instrumentu un iet studijā ierakstīt vai uz koncertu, uz skatu, uz operā vai uz ģildē, un tad pēkšņi viņiem iedod glāzes rokās un saka, plēsiet. Un ar hei, bet viņi ir tādi azartiski, un tas ir vienkārši kolosāli. Jā, nu tā mēs pieskandinājām, pieplēsām pilnu pirmo radio, pirmo studiju lielo ar stikliem un ar visiem hei, nu jā, lai būtu tā krogas atmosfēra. Jo, nu, man kaut kā, ja man neaizbrauc tā bildīt, kā es saku, manu filmiņu, manas videoklips neaizbrauc jau sākot ar pirmajām notīm. Pašā dziesmas sākumā, starp citu, vai arī nē, varbūt beigās tikai. Bet nu tagad es šo dziesmu izpildu, mēs ar Robertu taisam, ka mēs tur krakšķinam stīgas, es taisu vēja aurus, kājas brēcienu. Respektīvi tas sākums tam videoklipam ir, ka ir pamests kuģis, vraks un ir jūra un tāda skarba vide ar kājām un tā. Un nu tad no tā vraka sākās tā filma, iznirst ārā no tiem dziļumiem, tas mazais rudais puišelis un to, kā viņam tur ir gājis un ka viņš ir dabūjis pat zatiļņikus, kā saka, nu, pa pakausi par to, ka viņš ir aizsapņojies un tad kā viņam ir tur tajā krogos gājis un tas nevis sapņotājs dzīves nobražāts un pēc tam jā, kad viņam vai tāds klips jau ir? Nē, ja tas manā galvā. Es savādāk nemāku, es nemāku dziedāt savādāk un arī lasīt grāmatas, es nemāku savādāk, kā tikai tad, ja man aiziet šis te kino. Lasot grāmatu visu laiku taisa kino, jā, filmu? Nu, vai nu tas rodās, vai nu nē. Bet tad, piemēram, lasot Trīs muskatierus, tev noteikti D'Artagnans ir savādāks nekā... Nē, tas bija taisni tāds kā Bojārskis, jo, nu, tāpēc, ka filma man bija pirmā, un man tomēr tas tādu iespaidu atstāja, ka man vienmēr tomēr Trīs muskatieros D'Artagnans būs Bojārskis, jā. Un Atos būs, tas aizmirs viņu uzvārdu, lieliskais aktieris, kas Atos spēlēja. Viņam tur tāda dziesma ir. Saka, lūdzu, tā tev ir nākotnes perspektīva, ka tu būsi režisori, uzņēmis kino vai kā? Nē, es nebūšu režisori, ja nu kaut kas baigs strauji nemainīsies, bet man tomēr režija, tā tomēr, es uzsveru, ir izglītība un pieredze. Nu, protams, pieredze var uzstrādāt tās 9 ādas, bet tā ir izglītība un ir jāsaprot, ja režisors ir arī profesija, kurā tu manipulē. Pirmām kārtām manipulē ar aktieriem, jo tāpēc, ka tev ir jāpanāk rezultāts. Labdabīgi manipulē, vēlams. Jā, labdabīgi manipulē. Un pēc tam jūs visi kopā labdabīgi manipulējat ar publiku, jo jums ir jāliek noticēt šim stāstam īstenībai, jo tas viss nes kaut kādu... Nu, tas rezultatējās kaut kādās emocijās, kaut kādā procesā, emocionālā procesā, un tā ir ļoti liela atbildība. Un ir jābūt zināšanām un apziņai un apjausmai, kur tu to visu veidi. Es neteiktu, ka man nav tāda. Es teiktu, ka man nav šāda zināšana, un ja es tiešām gribētu kļūt par režisoru kaut kad, tad tas būtu diezgan pamatīgs izglītošanās process. Pagaidām tas režijas lietas, kas ir radio teātrī,
Jā, un vēl daži sānsoļi. Tas ir balstīts tikai un vienīgi manā pieredzē. Bet tā pieredze nav nemaz tik liela, tāpēc saukt sev par režisoru un uzņemties turpmāk arī šādas te pienākumus. Es būšu ļoti uzmanīgi, teikšu tā. Labi. Tu uzreiz kā aktrise uzreiz paņēma režisors, dusmīgais, jūs tur esat piedod. Bet es varbūt teiksim tā īsi, tā kā tu saki, es uzbūru bildi savai dziesmai. Jā. Nu, klips. Jā, bet vajag zināt, tā izglītība jau ir tajā, ka tu zini, ar kādiem līdzekļiem panākt, lai tā bilde arī vizualizējās citiem saskatām. Tā ir izglītība. Nu, bet ja tev pašai patīk tas, ko tu iejūti, vai tu domā, ka nevienam nepatiks tas? Nē, nav runa par patikšanu, runa par to, ka man ir jāsaprot, ar kādiem līdzekļiem es panāku, lai to darītu redzamu pārējiem. Lūk, kā es varu ieskaidrot aktieriem, kas spēlēs, vai kā es varētu pateikt, izmantojam taisni šo te krāsu filtru, vai tagad šito dekorāciju, vai vēl kaut ko skaņu, vai, tas ir tāds milzīgs kopums, ko režisors redz, saprot, zina, un viņš liek to visu vienā katlā, lai radītu to, ko sauc par izrādi, par notikumu, par mākslu. Nu labi, 2 minūšu klips. Tu taču viņu redzi, tev acis spīd, visu tu zini. Nu. Nē, tad man ir vajadzīgs tiešām cilvēki, kas to realizē. Un man ir, paldies Dievam, arī tā, ka palaimējies ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas vienkārši lasa manas domas un realizē ne tikai vizuālo, bet pirmām kārtām arī to, kas ir dziesmas un aranžīs un mūzika. Un, jā, tur ir līdzdomātājiem jābūt, kas nevis saka tev jā, bet kas jau nojauš, kas redz kopā ar tevi, kas telpo vienā ritmā. Nevis pūš vienā virzienā. Lūk, tā saka Karinta Tarno, man liekas, ka jebkura, vismaz manā uztverē, varbūt jūs, godējumi radioklausītāji, domājat savādāk, jebkura tikšanās ar viņu, ja viņa dzied ierakstā vai dzīvajā, man liekas, ka nebūtu īsti nobeigta vai vienalga, kurā vietā, ja neskanētu šī dziesma. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы, не зная сами, меня так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы, увы, больны не мной. За то, что я, увы, больна не вами. Tieši šīs dziesmas parasti es vienmēr arī saku, ka es dziedu tikai tās dziesmas savās programmās, tikai tās, kas man tiešām patīk. Un šī dziesma tā arī saucās, Мне нравится. Man liekas, ka, ja tā nebūtu filmā, es teiktu, ka viņi rakstītu tā. Paldies. Tas ir, jā, man viņi vienmēr ir ar baudu, man ir baigā bauda viņu dziedāt. Es nezinu, tur kaut kā pilnīgi visi salicies tā, ka katrs
atskaņas un līdzskaņas, viņš ir tik ļoti kaut kā, tik ļoti atbilstoši ielikt šajā te melodijā. Ja es pieminēšu gan, tas ir tā kā Imanta Kalniņa dziedāt. Cits saka, ka sarežģīti. Maija Doveika teica, Imanta Kalniņu ir viegli atcerēties tekstu, jo tāpēc, ka viņš raksta mūziku ļoti izejot no teksta melodijas. Un vai viņš tādā veidā sadzird no teksta melodijas, jo tekstam arī vārdam arī melodija. Un šeit arī ir teksta melodija. Tā kā Maija teica, ir jāatcerās tikai vai nu melodija, un tu atcerēsies vārdus, vai nu vārdu, un tu atcerēsies melodiju. Un šis, man liekas, arī ir tā kompilācija tāda, kas pilnīgi tāds trīsas rada. Un man to ir teikuši arī manējie mūziķi, kas ir spēlējuši. Jā. Tā kā tāds visiem esmu likusi spēlēt, pat Robim Dinteram. Viņam ir dīvainas tādas attiecības. Viņš saka, ka viņš nesajūt šo te krievu mūziku, un es saprotu, ka es viņu varbūt moku dažreiz, tad, kad mums ir nepieciešams mūsu uzstāšanās laikā, ka palūdzu šāds, ka ir tās krievu kino dziesmas, jo viņš brīnišķīgs, vienkārši vislabākais ģitārists, kas man dotajā brīdī, kāda man ir sadarbība bijusi, un jo viņš kā reiz viņš man brīžam liekas lasa domas, un tas, ko viņš piedāvā ar visiem saviem trokšņiem un pedālīšiem un tiem efektiem, kādas jo viņš netaisa efektu, lai labāk skanētu. Viņš taisa efektu, kā reiz, tā ir tā videoklipa režija. Viņš papildina to bildi. Un viņam arī līdz ar to, ka viņš šajā dziesmā, to varēja dzirdēt arī Karos Tosmars koncertā, viņš liek savu tādu devumu tiem visiem efektiem un to kosmosu, un viņam tik un tā, arī viņam sanāk lieliski. Viņam viss sanāk lieliski. Šajā dziesmā, tajā izpildījumā, ko tu dziedāji, kad aplaudēji, tur tajā, man liekas, tajā klipiņā, jeb, teiksim, tajā nofilmētajā tie džentelmeņi, kas tev klausās, viņi, man liekas, sēž tā, ka tik nepakustētos. Viņi ir tik pārņēmti no tā, ka tu dziedi, viņiem tik ļoti patīk. Jā, es tajā brīdī, kad man vajadzēja dziedāt, es gandrīz nosmaku savās asarās, jo tas pasākums bija veltīts par godu ugunsdzēsējiem un tiem glābējiem, kas glābi. Tas gads vēl bija šausmīgs kūlas gads un visādām nelaimēm, un tur sēž tādi jauni puiši ar savām smukajām sievām, meitenēm blakus, un es saprotu, ka sasodīts. Viņiem ir tā, ka viņi jau viņiem ir zvans, viņi ņem un brauc un nedomā, kam, ko, kāpēc, neuzdod jautājumus, vienkārši brauc un glābi. Un tas ir tāds, un tajā brīdī, kad es viņus apsveicu un pati apjautu pateikusi to, tad man bija tā ļoti grūti sākt dziedāt. Jā, tu jau arī kā aktrise pagrozies pa pasauli, pabeidz kaut kur, tā kā netiec Liepājā, tad pabeidz kaut kur citur pilnveido savu meistarību, tā es tā drīkst teikt, un atgriezies šeit. Liepājas teātris. Jā. Tas ir tā tam bija jābūt. Nejaušības jau dzīvē nav. Tu zini, tā bija jābūt. Laikam, jā. Un es, protams, šim teātram bija jābūt. Esmu ļoti pateicīga. Mani gan šeit ieveda rīdzinieks Regnārs Vaivars, uzaicinot uz savu izrādi uz Klibais no Inišmānes, un pēc tam kaut kā viss tā, kā saka krievi, pašlo paiehala. Līdz es arī pēc kaut kādiem 3 gadiem tiku uzaicināts štatā. Jā, man patīk. Man patīk būt, un joprojām patīk būt kā skatītājiem tajā pusē, kur ir skatītāja sēdvietas, un man patīk strādāt Liepājas teātrī. Man patīk tā māja. Man patīk cilvēki, kas tur... Protams, katrā vietā ir kaut kādas savas grūtības, un paldies Dievam, ka viņas ir, jo viņas pārvarot arī tikai, man liekas, cilvēks attīstās un iet uz priekšu. Bet jā, man patīk. Es dotajā brīdī es esmu ļoti apmierināta ar to, kā notiek manā šī te radošā. Es gan saku arī, ka man drusciņi pamaz ir, jo, mums ir tikai viena lielā zāle, un tā mazā vēl tā īsti, man liekas, ir pilnā. Jums banka doš. Jā, un tad es arī ceru, ka tad vienkārši mēs spēlēsim daudz, katru dienu būs, jo lielajā dzintarā tomēr nebija katru dienu tās mazās zāles.
Jo tāpēc, ka man ir ļoti tuvu šis mazās zāles formāts. Es esmu 9 gadus strādājis teātra observatorijā, kur skatītājs atradās burtiski 1 metru attālumā un ļoti daudz cilvēku vienā telpā. Tas ir izaicinājums, pie tā vajadzēja ļoti strādāt, lai to varētu tā profesionāli un augstvērtīgi darīt, bet man ļoti pietrūkst šis te mazais attālums, un es tāpēc ļoti priecājos, ka banka ir atdevusi tur būs mazā zāle, un pavisam drīz arī būs, jo mēs ar Ģimu Petrenko gatavojam, joprojām bija online mēģinājumi, un joprojām viņi būs un turpināsies, un rezultatēsies tas viss pirmizrādē. Tā kā, jā. Atceries, tu biji maziņa? Maziņa. Ziemā ar tu kādreiz atceries ziemu, teiksim? Bija, jā. Bija. Tu sniegi ēdi? Jā. Ēdi, jā. Nu labi, lai notiek. Balts sniega vīrs pie manām mājām stāv pagalmā un pinti sūds. Tā iereibis, ka grīž uz kājām un kļavas lapatām pie krūts. Šo orderi viņš bez kā ķeizars, tas var vēl vasaru tam dot. Ar to viņš pāries ielai greizai, kā nekā rudens apmalvots. Un kas par to, ka ziemā dāvā, un kas par to, ka solis grūst. Viņš ceļā ir pie tevis labā, un tāpēc iespīņu tās dūst. Viņš pacels jauno vilca kūtu, jo piķa micē staigās daudz. Tu iedes gaišu savu loga rūti un sniegā vīru iečā sauc. Viņš piekliek savu mazo telpu un rokās plāsmos vīna trauks. Tu sniegu kausēsi ar elpu un sirdī sāta neģe plauks. Un kas par to, ka ziemā dāvā, un kas par to, ka solis grūst. Viņš ceļā ir pie tevis labā, un tāpēc iesmīņu tās dūst. Un kas par to, ka ziemā dāvā, un kas par to, ka solis grūst. Viņš ceļā ir pie tevis labā, un tāpēc iesmīņu tās dūst. Sniega vīrs pie tavām mājām, sniega vīrs pie tavām. Kā tev ir? Tu nenogursti, teiksim, no cik jums tur 18 koncertu vai cik, vai 15 vai Oi, cik? man ir baigais rūdījums, jo mums tad, kad es Nacionālā teātrī strādāju, tad tur bija tā Ziemassvētku koncerti 23, teātra dienu koncerts, žurkas slavenās, kā arī kaut kāds 23 līdz 25, tad tur skrodara dienas apmēram 23. Tagad tas ir viss tā mazāk, bet kādreiz tā, ka mēs vienkārši bliezām pa 2 koncertiem, un tas bija, nu tā, ka šie te, kas mums ir, man liekas, lielākais bija 18 koncerti Ziemassvētki, jā. Skaits. Tas, man liekas, tikai tagad tā var iesildīties. Man patīk baigi, man liekas, ka šitas te, jā, tieši šajā koncertā pēc pirmā koncerta bija 19, pareizāk sakot. Bija 19 koncerti, pirmizrādes koncerts, un tad, kad mēs nācām no skatuves, jau ar lielām ovācijām tur pavadīts un tā, un viss tas stresiņš, jo vienmēr jau varētu būt vēl gatavāki un tā, zin kā, kulisēs viens no aktieriem teica, nu viss, tagad tikai 18 koncerti palikuši.
Bet es sasmējos, jo tāpēc, ka es domāju, ka ne šīs dziesmas laikā, bet šīs dziesmas laikā vienā no koncertiem mēs tur bijām tāds zaķi, mazās minīkleitās 3, un tad tur Sans bija sniega vīrs, un viņš tur mēģināja tā kā mūs tur tā kā noķert. Un mums bija tāds zaķu ausis uzlikts. Tādas tīpiņa zaķa ausīm, tādas baigās playboy meitenes, mēs tur bijām. Vienā reizē man viena auss noplīsa. Es tagad biju tāds vienausainis zaķis. Tad sasmējos, tāpēc tagad atcerējos šo. Jums ir kaut kāds, teiksim, tev pašai varbūt kaut kāds knifiņš, ja tā. Lai gan būtībā tu jau, cik esmu tev redzējis, tu visu laiku smaidi. Nē, es esmu tāds diezgan pūcīgs radījums. Pūci pa naktīm negulu? Arī tādā veidā pūcīgs. Jā, manas laiks ir nakts, tas visradošākais ir un tā. Labi, kā tu sevi, piemēram, teiksim, ir bieži vien cilvēki saka, ja jums gadījumā, teiksim, garstāvoklis iet, ne tāds, kā jums patīk, iedomājieties kaut ko foršu savā dzīvē. Kas ir tas, ko tu iedomājies? Man jau veselu gadu, vēl nav gads, jo jūlijā būs gads, man veselu nepilnu gadu ir balts astains radījums saukts sīpols un suns. Sīpols suns. Un, ja man vajag padomāt par viņu, tad tas ir uzreiz forši. Jā. Tas viennozīmīgi. Jā. Labi. Un tagad varbūt pamet kaut ko augšā. Es zinu, ka ieraksti tev to par cilvēkiem, kas tam līdzīgs. Beigsies arī šī te, kā latvieši saka, kāpēc man tik tuvu jāiet pa 2 metriem, vajadzētu, taču tomēr mēs vairāk varam viens no otra. Saka, lūdzu, kas ir tas, ko tu es neteiktu ņemt līdzi uz vientuļas salas, bet ko tu gribētu izdarīt un kad patreizie brīdī īsti nav iespējams. Žans Marē teica, nebūs māksla, nebūs nauda, ja otrādi nebūs naudas, nebūs mākslas. Atļaujies, teiksim, pateikt kaut ko tādu, es gribu aizlidot uz mēnesi vai kaut ko tam līdzīgi. Kas ir tas, ko tu ļoti vēlies, bet patreiz vēl neiznāk? Ja tu drīkst to teikt. Dēļ pandēmijas? Nē, vispārībā. Kas ir tas, Nezinu, nedaudzas lietas, kas man neiznāk. Es sāku mācīties skaitot, un man pagaidām vēl tas neiznāk. Jā, labi, tas ir tā tīri privāti, bet ja tādās lielās kategorijās. Jā, es gribu, ja tā tīri tādā mazākā mērogā, es gribu iemācīties līdz galam kaitot ar to pūķi, lidināties pa viļņiem. Tas man ir tāds, es esmu drusciņi saķērus to sajūtu, un jā, tas ir tāds, man liekas, ka tas ir vienkārši wow, superīgi. Bet mākslas jomā es gribu kino filmēties lielās filmās. Pamaz. Es zinu, es esmu filmējusies, un cits varbūt vispār nefilmējot, bet man tā ir pamaz. Man patīk filmēties filmās. Bet lielās tādās, kur patiešām tā kā likteņa līdumnieki, es uzskatu, ka tā ir man lielā filma, jo tur bija visa sagatavošana, visa komanda, visi nosacījumi un visi darba vidi, tā kā lielā kino, to pat teica visi, kas piedalījās tur. Tas skaitījās televīzijas daudzsērijas filmas, seriāls, bet tas viss bija jau, varbūt tāpēc, ka viens no pirmajiem, tas viss bija tieši tā, kā mums grimētājs teica, viņi saka, meitenes, tas ir tieši tā, kā bija lielajā kino. Citas kameras, cita kadra kvalitāte, bet viss pārējais, gan operatori, gan pārējie ļautiņi, tie bija, jā, man pietrūk šī. Es gribētu lielās filmās. Es paldies tev par šodienu. Dzintrā Kaltās katedrāles bruņinieka Karinta Tarinova visums tevi dzirdēja. Lielā kino scenārijas top. Un galvenās loma vēl nav aizpildīts. Man pat nevajag galveno lomu, man patīk process. Process kā tāds, labi, procesa galveno. Es gribu lielu un labu lomu. Man nav galveno vai, lielu un labu. Jā, lielu un labu. Jā. Paldies tev par šodienu un uz tikšanos. Paldies, tā. Dziesmu iedrošināšanai. Nemaz nevajag daudz, lai atbrīvotos no sāpēm. Mums ir leģendu daudz un tās dzīves vēl ir. Tevi aiznesīs tās pie tumšas
sarkanajiem zirgiem. Dzirdi pakavi klauds, dzirdi kūsteknes sirds. Zelta pakavi naktī, kad nevajadzīgus melus tev nespēkuties miltīs sadrupinās. Zelta leģenda atjās ar tumšsarkaniem zirgiem, zelta pakavi klauds, tava leģenda nāk. Zelta pakavi naktī, kad nevajadzīgus melus tev nespēkuties miltīs sadrupinās. Zelta leģenda atjās ar tumšsarkaniem zirgiem, zelta pakavi klauds, tava leģenda nāk. Nemaz nevajag daudz, lai atbrīvotos no bailēm. Skaties tikai, cik daudz, cik tu acīs tās mirdz.